mēs varam dabūt no augiem arī tēju. Šeit ir liepas, kāds jūs vēl zina tējas? Jā. Nu, melnā tēja īstenībā arī no auga, bet tāds, ko vēl kumelītis, vīgriezes, kādas vēl mājās vāc tējas? Gaibiksītis, āveņtēja. Jā. Tas ir ļoti daudz tātad visu, ko var dabūt. Labi. Tālāk šeit jūs redzat dzija. Kā jūs domājat? Tik nesakat, ka no aitas. Aitas nav augi. Kā jūs domājat šādai te dzijai? Kur varētu būt tik izmantots no augiem? Nē, tā būs vilnas dzija. Bet šeit, šis ir tātad dzijas krāsošanā. Var izmantot augu. Nu šīs ir šajā spainītī. Kā jūs domājat? Tas ir upeņu ievārījums. Tas ir ievārījums. Bet no kādām ogām, meža ogām var ievārījumi. Upeņas tās ir dārza ogas. Tas ir tā piemēra pēc jums. No meža zemenēm, no mellenēm, no kā vēl var? Āvenēm, kazenēm, lācenēm, brūkonēm. Kur lācenis aug? Kāds ir lasījis? Jūs pusē var salasīt lācenis? Jā, kur var lasīt? Nu jā. Tātad lācenis diezgan reti sastopams, bet ļoti, ļoti garšīgas ogas. Nu, tās ir tabletes, zāles. Tātad arī zāļu ražošanā var izmantot no augiem. Piemēram, šīs zāles ir taisītas no Islandes ķērpja. Tas ir ļoti labs pret klepu. Nu, jūs tādi kārtīgi bērni, parasti man uzreiz šitien to te pudeli viss ierauga un uzreiz saka. Bet šī te pudeli ir ielīgta tāpēc, ka nevis dēļ alkohola, bet tāpēc, ka arī melnais balzāms satura pār par 20 dažādu augu. Un viņš ir izmantojams pat ēkarotei vai arī kā zāles. Viņš ir... Gribētu oponēt. Nu? Ar spirtu mediķi visu notiek. Visu nogalina mikrobus, tad viņš arī nogalina visu to labo, kas jau arī augu. Nav taisnība, arī visu šīs te uzlējumus un tos visus tā. Nav šeit. Nav tas, ko mēs runājām. Ar kādu skaņu sākas? Z. Čūska arī tāda ir. Zeltene. Čūska arī tāda ir, ja? Zeltene. Zeltene. Izšķērdīgi dzīvo, skaidrs. Jā.